Daudz skatītāju. Superduets Freds Fergusons un Markus Timons. Sviedru un nervu būvētu uzvaru. Lai to visu atkal redzētu, mums jāatgriežas sporta pilī pirms 14 gadiem, kad ASK brocēna LMT Eiropas kausa izcīņas atbildes mačā uzņēma franču Olimpiku. Un tātad ASK brocēni LMT ir iekļuvuši Eiropas kausa izcīņas astodaļfinālā, 2 spēļu summā izcīnot smagu, bet skaistu uzvaru pār Antibes Olimpiku. Ieskats nesenā pagātnē. Pirmajā spēlē Vidusjūras krastā Latvijas čempioni spēlēja neizšķirti 75-75, un debijas mačā izšķirošu lomu spēlēja abi leģionāri Markus Timons un Freds Fergusons. Atskatoties uz otrdien Rīgā notikušo atbildes spēli, akcentējuši, ka praktiski jau bija skaidrs, ka uzvaras gadījumā Latvijas kluba nākamie pretinieki būs slavenie Madrides Real. Tomēr kaut ar 1 punktu pārsvaru vispirms bija jāuzvar Olimpiku. Līdzīgi Francijas mača scenārijam, arī Rīgas spēles pirmajā puslaikā neliels pārsvars bija viesiem. Puslaika vidū nākot laukumā liederīgi nospēlēja Jānis Laksa, pēc kārtas gūdams 6 punktus. Un pēc šnepa tālmetiena neizšķirts 24-24. Turpinājumā ar ļoti efektīgiem gājieniem brīžiem izcēlās Fergusons un Timons. Fredam izdevās arī NBA cienīgs bloks, tomēr mājnieki nekādu nespēja neutralizēt viesu līderus Blackwellu un Richardsonu, kā rezultātā īsi pirms pārtraukuma 36-41. Tomēr līdz ar tiesneša svilpi ātro uzbrukumu realizēja Bagatskis un ejot atpūtā tikai -1, 40-41. Otrais puslaiks sākās ar viesu ofensīvu, taču mājnieki laicīgi atguvās un Timons vadībā izvirzīja jau brocēnus 50-48. Laukuma saimnieki demonstrēja pašaizliedzīgu darbību aizsardzībā, kas puslaika vidū vainagojās ar ekscelentu ātro uzbrukumu. Dažas piespēles Timons eleganti sagatavo bumbu Fergusonam, un šis jau ir klasisks NBA, ko Latvijas basketbola fani klātienē vēl nebija baudījuši. Patiešām nav vārdam vietas eleganti īstajā brīdī, radot nedalītu emocijas sprādzienu pārpildītajās sporta pils tribīnēs. Turpinājumā bročiem izdevās sasniegt 7 līdz 8 punktu pārsvaru, taču ne vairāk. Olimpieši ļoti sīvi pretojās un 5 minūtes pirms spēles beigām pēc veiksmīgiem Redena un Blackwell uzbrukumiem iezvanījās trauksmes zvans 70-70. Tad kā uz pasūtījumu fantastisku trīspunktnieku realizēja Jānis Laksa, un atlikušās minūtes pagāja saspringtā gaisotnē, kuru laikā mājnieki gandrīz 100% realizēja visus sodametienus. Pilnīgi un galīgi ļauties liksmībai varēja tikai pēc Laksas gūtajiem 2 punktiem, spēles pēdējās sekundēs. Tā jau bija uzvara, sviedru un nervu būvēta, tā labvērtīgāka kā visas iepriekšējās. Izšķiroša nozīme bija 3 punktu metienam, ko spēles beigās realizēja jūsu 8. numurs Jānis Laksa. Es esmu ļoti sajūsmināts, jau 3 vai 4 mēnešus gaidīju šādu spēli, un beidzot tas notika. Mēs jutām šo lielisku atmosfēru, un ar Fredu mums izdevās lielisks triks, un jūs paši redzējāt, kā publika uz to norēģēja. Kļūdas piespēlēs bija tāpēc, ka mums nav bijusi tāda spēle, kā tik cieši sēdz un tik diezgan ķermeniski, un tiesneši arī atļauj. Tā diezgan, man negribētu tos teikt brutāli, bet kontakta spēle. Šodien, man liekas, tā bija gan klase, gan meistarība, gan laime, gan savs laukums un vispār lieliski publika. Es domāju, ka mēs vinnēsim.